Ar jums atkal ir Markus, Emīls un Maksims. Un tur Krišjāns. Bet pagaidām mēs paņemsim interviju no Maksima un Emīla. Maksim, Emīl, izstāstiet, kā jūs tā no paša sākuma izvirzījāties vadībā pirmā taimā 7-4? Kā haļava? Maksims iesit 5 golus pēc kārtas un Emīls 2 tikai. Vienmēr jābūt aizmugurē kādam, kas ākstās. Nu labi, nākošais jautājums. Emīl, kāpēc jūs kaunējāties atbildēt uz manu interviju? Ja tu liks man video. Jā, YouTube. Bet tas ir labi, tu būsi populārs. Cilvēki redzēs to, ka tu māki futbolu spēlēt. Man skatītāji, mēs vēl varbūt taisīsim video pa parkouru, vai ne, Emīl, Maksim? Cūka, Krišjāns. Maksim, izstāstiet, kā jūs iesitāt 5 golus pēc kārtas? Pirmkārt, es vajadzēju apspēlēt un pretnieku, otrkārt piespēlēt, treškārt sadarboties, ceturkārt zveikšņi. Emīl kungs! Izstāstiet, kāpēc jūs ieguvāt tikai 2 golus? Maksims, jūs ieguvāt pa vispār 3. Maksims ieguva 6. Kāpēc jūs 3 tikai? Un Maksims 6. Viņš man vairāk nekā nedeva pasu. Gadījumā nav no tā, ka jūs bijat vačus tikai stāvējuši lielāko daļu, jo jūs tomēr esat mūsu komandas vārdsargs. Intervija no Markus Kozincova, bet viņi nemāk atbildēt. Emīl. Labi, izskaidrojiet, kurš no jums ir jūsu komandā visstiprākais? Markus. No jums abiem jūs... To, kad es pats zinu. Kas? Abi. Ko abi? Nu, bet vienam tak šeit jābūt stiprākam. Manuprāt, kā es. Nu, manuprāt arī, jo Emīls labāk stāv vārtos, Maksims labāk sit pa bumbu, kreiso kāju. Vai ne, Maksim? Jā. Jo viņš ir kreils. Jā, tu kas esi? Bet es ar labo rakstu. Es domāju, tu izvēlīties. Labi, joks. Paldies par skatīšanos, neaizmirstiet likt laikus, ja ne, video vairāk nenāks ar šo Maksimu kungu un Emīlu kungu. Krišjāni, izstāstiet, kāpēc jūs pa visu kā žurka smēties? Es nezinu, man ir tās stils. Ko tu ņiedz, Maksim? Un ko tu pelnē? Kā jūs redzat, šeit sākās apsaukāšanās, tas jau ir nopietni. Paldies, ka skatījāties, ka Krišjāns zaudēja visu cīņu.